ir jau tie spēlētāji, teiksim, kuri ir zināmi, un šobrīd, ko es zinu, kad, teiksim, ir viss normāli, ka viņš spēlēs. Un ir, protams, spēlētāji lokas, kurus tu nepazīsti, un tad tā pirmā nedēļa, tur, kā es teicu, ir treniņi, kurā tu vienkārši vērtē viņu kaut kādas pamatprasmes, un kad sākās spēles, tev tu redzi vairāk spēles izpratnu un tā tālāk, un tieši tas, ko arī viņiem aizvakar pašā sākumā es teicu, tā situācija ir tāda, kāda ir. Neuzskatiet, ka mums ir daudz laika, viņi ir maz, un, kā saka, tā iespēja atstāt pirmo iespēju ir jebkuram mums dota tikai viena. Un, ja tas iespējas nav tas labākais, teiksim, šajās dienās, un tu aizbrauc spēlēt uz Ziemeļriku, tad, man nav laika vairs un iespēja, kad viņu redzēt. Novembrī tas turnīrs, kas būs novembrī, tur būs tikai Eiropā spēlējošie, un pēc tam jau mēs atkal vāksimies Kanādā, un tur jau būs maksimāli pietuvināts, un pateikt, ka viss ir 100% objektīvi, neviens nekad tā nevarēs. Tagad mums ir to spēlētāju vairāk nekā, teiksim, tais divās komandās, kas spēlēs turnīrā, ir vajadzīgs, un būs, diemžēl, tā, ka būs spēlētāji, kuri savu dalību šī gada nometnē beigs jau rītā pēc šīm spēlēm. Un tad mēs atstāsim tur par kaut kādām, 22, 25 cilvēku maksimums katrā komandā, kas paliks uz turnīru. Un tālāk jau tu vērtēsi turnīrā. Tur visu redzēs, vai ne? Gan tehnisko sagatavotību, gan spēles izpratni, gan sapratni to, ko no tevis prasa un ko mēs spēlējam. Viņiem nav jābūt šobrīd kaut kādā labākajā fiziskā sagatavotībā. Tas arī tas, ko es fiziskās sagatavotības treneriem teicu, Kristapam Mencem. Tur būs daudz cilvēku, es saku, viņus tu nevar uztrenēt, bet tev jārod priekšstats, tāpat kā es par viņiem rodu priekšstats uz ledu, tev jārod priekšstats par viņiem ir viņa fiziskās sagatavotības viedokļi. Bet mūsdienās, grib domāt, tie spēlētāji ir daudz profesionālāki, dzīve iet uz priekšu nekā, teiksim, kad es biju viņu vecumā. Tad visi jau sāk laicīgi gatavoties, un tās iespējas arī daudz plašākas un labākas nekā tās bija, teiksim, pirms daudziem gadiem. Tā mūsu situācija ir unikāla, lai arī mums nav, teiksim, Latvijā viena laba profesionāla hokeja komanda. Daudz to ceļu sāk šeit, kur mēs esam pierādījuši, ka treneri māk strādāt ar jaunā gadagājumu. Tas, ko mēs varam šeit uz vietas Latvijā piedāvāt, kā pierāda Oļegs Sorokina un U18 izlases veiksmīgā spēle jau ne pirmo gadu U18 līmenī, kad līdz tam vecumam mēs šeit varam iedot tās zināšanas, viss tas, kas nepieciešams hokejistam, lai tu būtu konkrēti spējīgs. Vēlāk jau gan ir kaut kur jābrauc prom, tā kā uz vietas mums neviena kluba tāda nav. Kāpēc tā? Tā gadu maiņa arī ir. Kā mēs zinām, šie U18, U20 nav pieaugušie izlases, tas kadru maiņa ir salīdzinoši liela, jo tu izaudz no tā vecuma, nāk citi klāt, un kādi ir tie gadi, ir labāki, ir ražīgāki, ir mazāk ražīgi tie gadi, bet tas ceļš katram ir ļoti, ļoti specifisks, un man tā liekas, tagad, nezinu, Sandis, kurš bija 30. laikam Latvijas hokejists, kurš ir spēlējis NHL. Vilmans, man liekas, bet tad, kā es to esmu iepriekš teicu, man teiks, no šiem 32 vienādas ceļus laikam mēs neatradīsim. Kamēr tu neesi reitingā uzkāpsi augstāk nekā tu esi šobrīd, tas grafiks ir nežēlīgs, tev ir 5 dienas, ir 4 spēles, 2 dienas starpā 2. Es neskatos uz vienu spēli, mums ir 4 spēles, jāmēģina ņemt punktus, cik tu var paņemt. Redzam, arī pagājušā gada šis punkts pret Kanādu deva mums iespēju, ka mēs tur gala rezultātā, es nezinu, kur mēs sastiebjām, vai 7, kas mēs bijām, pat neatceros. Nav tik būtiski, medaļa nebija tāda ir uz ko tiekties, bet jā, pirmais tikt ārā no grupas, tālāk tur jau ir viena spēle. Protams, kā gribam, pieaugušo izlase ir bijusi medaļa raundā, tagad U18 bija, U20 jātiecās uz to.